Ronalds Reigans kādā savā runā reiz teica: valdība tērē kā piedzērušies jūrnieki. Tas gan ir apvainojums jūrniekiem, jo viņi tērē savu naudu. Satiksmes ministrija Ulda Auguļa pirmajā darba dienā nāca klajā ar šo tēriņu priekšlikumu. 267 000 diviem ierēģiem bez paskaidrojuma. Formāli paskaidrojums bija. Paskaidrojums bija vienā teikumā, rīkojuma teikumā. Tas teikums sākās šādi: nepieciešams iestrādāt budžetā, turpinot tādā un tādā programmā, tādiem un tādiem atašējiem, punkts. Un tas ir paskaidrojums. Brigmaņkungs, nepieciešams iestrādāt budžetā. Āboltiņas kundze, nepieciešams iestrādāt budžetā. Parādniekungs, nepieciešams iestrādāt budžetā. Ja kāds padotais biznesā atļautos šādā veidā dot rīkojumu savam priekšniekam un nepamatot iecerētos tēriņus, ticiet man, tas padotais nekavējoši tiktu atlaists. To, kā notiks šeit, kolēģi, šeit parlamentā, tas ir mūsu ziņā. Aicinu balsot pret. Paldies!